Sveiki! Šis ir kārtējais Mendes zāles seriāls. Sērija tātad šodien man līdzi ir tikai cirvis un sunītis, ķerītis. Tātad šodien mēs mēģināsim. Es jums pierādīšu, ka Latvijas mežos tomēr var izdzīvot. Un tas pierādīšu tikai ar vienu cirvi un vienu sunīti. Džeri, ejam! Šeit ir pagrūti tik klāt. Džeri, nāc šurp! Tātad man vajag uzcelt nometni ļoti ātri un efektīvi. Bet kā to izdarīt? Ļoti vienkārši. Šeit redzam, šeit ir lieliskā grava, lieliskai nometnes būvēšanai. Tātad mēs no sākuma dabūsim zarus. Lieliski. Šis zars. Nē, šis ir sūdīgs zars. Tā jāpārbauda grābais apakšā. Tā viss ir kārtībā. Jā, lieliski pieslikt. Tā man vajag padzert. Tā no sākuma vajag atrast dzeramo. Tātad, atgriežamies pie nometnes būvēšanas. Šeit ir zari. Šis zars ir dzīves vesels, tāpēc viņu tā grūti notriekt. Atstādi galā. Pauzi uzliek tikai. Uzliki pauzi. Ne? Uzliki. Tas bija labais. Viņš bija pagrūts, bet galvenais mērķis bija. Skatieties, tuvāk. Nāc, Alfred, nāc tuvāk. Galvenais mērķis bija dabūt šo galu asu, lai viņu ar zemē ietriekt. Tātad, šis koks nāk ar mani līdzi. Džeri, nos, tu būsi manas vakariņš. Lieliski. To es vienkārši reiz nosaucu, lai rītdienai būtu vieglāk. Jo rītdienā, redzēsiet, kā es viens pats cīnos ar vienu cirvi pret 3 vilkiem. Bet šodien pagaidām nekā tāda nebūs. Es vienkārši iekārtošu nometni. Tātad pārējās zarus. Es nositīšu, protams. Un veidošu apmetni.
Lieliski. Man aizies vēl vienu, pagaidi, vēl viens gars. Tā. Man aizies vēl daru. Pat šis derēs dars. Nē. Šis dars derēs. Kā lielisks iesmas priekš džerīša gaļas. Tad es šeit kurināšu vakarā. Jā, viss kārtībā. Tātad, kur man pirms? Labi. Tropu meža kokus nav nemaz tik viegli nocirst. Tātad lapas man noderēs. Tātad redzat, nometne nav nekāda dižā, bet viņa tūlīt būs skaista jauka. Jo tūlīt viņa tiks apgreizota. Viņa tiks pacelta. Lūk. Šeit ir arī mans masterpiece. Tātad ātri jāvajag katrs, kur man gulēt. Tā. Lieliski. Tātad no sākuma ieklāsim parketu. Un, protams, dabas paklājs. Skaists dabas paklājs. Protams, tātad lūk. Tā, kur man ir? Lūk, šī ir arī mana nometne, kur es pavadīšu naktī. Protams, nav nekas dišs, bet ēdienas aug blakus. Šis būs vakarā. Un tā, es jums parādīšu, kā es šeit gulēšu. Ļoti vienkārši.
Es lienu iekšā. No sākuma viss salūst, bet izrādās šeit ir ļoti ērti. Un lietus nelīš jau man augšā arī ir, bet šeit ir tā pasargā arī no visādiem, varbūt vilkiem arī nedaudz. Bet praktiski šeit ir ērti. Šeit ir ērti tā gulēt. Spilns pavredzams, man nebūs, es turēšu rokas, bet viss ir kārtībā. Tātad, es lienu laukā.